Priekulē, Minirālijā 15. gads, arī septembris, jā, nu, kārtējs Minirālija posms. Īstenībā šī ir tā vieta, kur pagājuši gadu kur es uztaisīju šmuci, un mēs iepļāvām grāvī reāli. Nu, tur iekrita ļoti daudz šajās lamatās pagājuši gadu. Bet, nu, tā bija, jā, mana vaina pagājuši gadu. Nu, centīšos veikt revanšu. Trases ir pilnīgi citas un īstenībā ļoti labas un uzslavas organizatoriem. Baigiem mālēči, nu, pacentušies ideāli. Patīkams īstenībā pārstāvjums tiešām ļoti smuks un tādi, nu, ļoti braucami dopi. Es domāju, būs ļoti interesanti. Tiešām ļoti labi. Tās rozīnītes uz pudukrējiem ir izcili. Pats gatavs, kā vienmēr gatavs, bet doma ir nevienu roteri neaiztikt šodien. Tas man ir mērķis galvenais. Pārējais man ir otrā plānā. Roteri, nu, es nevarētu teikt, ka varbūt baidās. Es domāju, ka viņam ir tāds iekšā niknums ar to, ka pagājušajā posmā jau pirms pēdējās sekcijas, tā kā, nu, vēl pirms braucām un sarunājām. Nu, tagad roteris prātīgi. Bet, nu, sanāca tāda šmucīta, un es domāju, uz tā rēķina viņam ir liela ceme, kad viņš grib rehabilitēties par to, nu, centīsimies visu izpildīt kā nākās un centīsimies parādīt to labāko sniegu. Galvenais mums bija mērķis, tā kā novac šajā posmā, nevienu roteri neaiztikt. Es domāju, ka tas mums arī izdevās, vismaz nevienu mēs tā paši, nu, tā kā 100%. Tā kā nevienam neesam ne pieskārušies, ne noglaudījuši. Esam viņiem izšvalkuši cauri, kā saka, pa tīru. Uzdevums izpildīts. Roteri nav neviena aizskata. Savus tenogrāmu esam vēl vairāk pilnveidojuši. Principā sasniegts mērķis šodien. Mēs arī neesam starp šo alūksni un šo posmu īsti neesam arī nemaz pabraukuši īsti. Nu, tā kā vienu reizi mums sanāca ar priekšpiedziņu un vakardien nedaudz ar pilnpiedziņu. Es domāju, tas ir tā tikai. Kā saka, šodien tikai uz vidu sāka just tā kā, nu, kad arī tas stenogramma viss sāk iestīties, sākam atrast tādu plūsmu, nu, viss it kā aiziet. Brīžiem ir tāda sajūta, kā, nu, ļoti labi jau iet, jau viss, un tad atkal kaut kur kaut kas pamisējās. Putniņš bija ātrs šodien, ātrāks, bet vienalga gandrīzēs par visu to. It kā uz tām sajūtām viss nobraucam it kā labi, bet, nu, visu laiku pa lielam putniņš pamanās mums nedaudz solīt piespērt priekšā, nu, bet tas, es domāju, tikai dod to garšu, vēl lielāku to intrigu un visu, nu, es domāju, nav interesanti, ja viens brauc tur pusminūti visiem pa priekšu, tad jau bišķiņ zūd tas azarts, nedrīkst gulēt uz lauriem, ir jāstrādā. Tehnika lielam šoreiz izturēja, godam, vispār nekāds cipels, nevienu ratu nepārsitām. Bija momenti, ka smiltis gāja par priekšējo stikli, likās jau, ka tur pazaudēsim kaut kur ratus, bet nē, viss. Šoreiz godam viss izturēja. Jau no pirmiem metriem jau sapratām, nu, nobraucot pirmo dopu, pasauties rezultātu, putniņš 20,000 daļas tā kā formulā, apmēram, kvalifikācija. Nu, sapratām, ka te jau nebūs nekāda rotaļāšanās. Arī aizkalns nekur tālu nebija. Nu, tā kā visi diezgan tā blīvi un, nu, interesanti. Tas bija labi, jā, pamodos jau pirmajā dopfāzi, bet es domāju, ka aizgāja gulēt, kā teikt. Pirmais bija mūsu, otrais jau bija jau pa tādu pašu, gandrīzai pārsvaru jau putniņi jau, un trešo putniņš Malska nobrauca vēl ātrāk kaut kādi jau. Malska pat trešo pat nobrauca, vai tikai arī aizkalns nenobrauca, mums nedaudz ātrāk. Pirmo mēs arī paņēmām karjeru, otrajā aplī mēs paņēmām. Nākamajā akal putniņš izrāva akal sekundi kaut kādu bišķi pāri. Tad vienā mēs laikam atspēlējām kaut ko nedaudz. Nu, bet visu laiku viņš tā, nu, turēja mūs, kā saka, tādā spriedzē. Bija viens ātrumposms, kurš nesaprata, kā viņš tik ātri nobrauc. Pārējie bija tā, nu, tas principā tās ir viena gāzes atlaišana vai arī neatlaišana, varbūt, kad izējā kādā pātru esmu bijis, nu, tur pāris sekundes, 10 daļas man šķiet. Nezinu, vai viņš brauca īsti robežu, bet katrā ziņā, es domāju, viņš nečķināja, viņš gāza uz, es domāju, uz pilnu. Beigas, es saku, tur man šķiet 10 daļas un pēdējais karjeras ātrumposms. Noslēdzās tā, ka es uzlaboju savu laiku pa 2 sekundēm, bet viņš mani vēl pāršķita, vēl pa sekundi. Viņš bija visu laiku lēnāks, bet tāpatās viņš arī, nezinu, kuru atrada kaut atslēgu. Nu. Šoreiz tiešām var iet, nu, tā, ar pilnu pārliecību, ka tā otrā vieta, kas ir uz papīra, viņai jābūt 100%, jo sodi nav.